Invalds pie mums strādā otro pilno mēnesi. Tas ir liels retums, kad tiešām mēs izvēlamies jaunu autodētāju tik jaunu. Dažreiz tā sajūta tāda, ka viņš beidzot ir īstajā laikā, īstajā vietā, ka viņam tā pieredze liekas, kad ir krietni lielāka par to, cik viņš ir darbojies ar autovedēju. Un, viņš rada to pārliecību, ka viņš var, viņš grib, tu droši vari viņam uzticēties, un viņš lieliski tiks galā. Invalda darba ātrums. Viss notiek ļoti raiti, taču ātrums neietekmē uzmanīgumu. Viņam patīk viss, lai būtu perfekti, lai viņš viss ļoti labi, lai viņš zinātu, kā, kur, ko likt, kā krauties. Es domāju, ka tas arī viņam palīdzēja. Mēs visi zinām, cik sarežģīti ir darboties ikdienā ar autodēju, kur vēl pašā sākumā iemācoties to, bet Invalds jau uzreiz bija gatavs doties tālākos reisos. Tas nebija tā, ka viņš baidījās, viņš metās tajā visā iekšā pats un teica, jā, aiziet, braucam. Oktobra beigās, laikam jau sācis braukt uz Eiropu, tas ļoti ātri, kas pierāda par Invalda apņēmību un darba spējām. Invalds nobraukāja pa Baltiju praktiski pāris nedēļas un jau pats pieteicās uz Eiropu, bija gatavs doties. Uzdevums viņam iedodot, viņam ir skaidri un nav tā, ka būs jautājumi katru trešo minūti. Tā kā, ļoti pozitīvs priekšstats, tāpēc šāds apbalvojums. Arī no Artūra es dzirdēju jau pirmajās dienās praktiski to, ka tur viss ir skaidrs, tur viss būs, nesatraucies, dod mums laiku bišķiņ padarboties, un tad jau aizies, un tā arī bija, jā. Invalds izskatās uz palikšanu, jā, tiešām. Invaldam es novēlu kļūt par labāko kurbats autovadītāju. Veiksmi turpmākajā darbā, lai ripo!